Ko jūs varētu Paulītim ieteikt vai rekomendēt, kas ir tie sīkumi, jo, kā mēs zinām, viss sastāv no sīkumiem. Kas būtu viņam tie ieteikumi vai receptīti, teiksim, tai izaugsmes turpinājumā? Es domāju, ka pašlaik stabilitāte drusciņ, jo viņš pats arī saka, ka katrās sacensībās viņš vismaz 2-3 reizes nokrīt un tā nevis vienkārši, bet aizlido, varētu teikt, un domāju, ka stabilitāte pietrūkst. Bet, jaunības dūlums? Jā, arī pirmā apli vienkārši bail skatīties, kā viņš iet. Ir jābauda motokross, un tā kā atbraucot uz Latviju, piemēram, man ir daudz vieglāk braukt, jo nav tāds tik liels uztraukums par braukšanu, vai man labi sanāks vai slikti, un braukšana padodas daudz vieglāk, un to arī novēlu Paulam, lai viņš izbauda savus jaunības gadus, un to, ka viņš ir viens no līderiem savā klasē, un pilnīgi noteikti viņš brauks MX2 un arī MX1 klasē pasaules čempionātā, un novēlu viņam izbaudīt šo prieku.